Dāmas un kungi, laipni lūgti tekstorijas, jeb nodokļu stāstu 86. Nu jau saruna. Mans viesis ir Kārlis Ketners, otru reizi šajā podkāstā, bet īstenībā ir tas darīts ar speciālu nolūku, tāpēc, ka mēs pagājušo reizi ar tevīm runājām par to, kāda būtu ideālā nodokļu sistēma, kad mēs daudz sapņojām par to, kādi būtu dažādi jautājumi, kā varētu uzlabot šī brīža sistēmu. Tad šodienas mērķis ir parunāt mazliet par otru pusi, kā mēs to naudu, iekasēto naudu tērējam. Jā. Tāpēc mans šodienas viesis Kārlis Ketners. Visas regālijas jūs varat atrast sākotnējā podkāstā, kad mēs runājām. Vienkārši Kārlis. Vienkārši Kārlis. Tā, labdien, Jāne, labdien, dāmas un kungi. Man patiesi prieks, ka Jānis mani uzaicināja šoreiz otro reizi, un tad mēs varam pasapņot arī par otro pusi. Jā. Par, tā kā politikas otro daļu, kur mēs tērējam tos izsapņotus nodokļus. Kaut gan man jāsaka, ka mēs joprojām varam turpināt sapņot par nodokļu sistēmu, un es domāju, ka agri vai vēlu mēs nonāksim pie tiem pašiem atvieglojumiem, ko mēs runājam, intelektuāla īpašuma veidošanai. Un arī par to, kā mēs vispār veidojam šo sistēmu, sabalansējot intereses visos līmeņos, tā skaitā valsts, pašvaldības, sociālais budžets. Jā, jā. Par to vispār runāsim. Man ir īstenībā no nodokļiem mēs nekur netiksim vaļā, jo būtībā man ir divi bloki. Viens ir par to tērēšanu, bet tik un tā man ir jau kopš pagājušās reizes uzkrājušies pietiekoši daudz jautājumu, ko es arī vēlreiz labprāt ar tevīm apspriestu. Es arī pirms šīs sarunas ar lielu baudu un interesi vēlreiz noklausījos to mūsu sarunu par sākotnējo par nodokļu sistēmu. Un līdz ar to tur arī mēs varēsim uztaisīt tādu nelielu update. Bet atgādināšu, ka Kārlis ir ekonomikas zinātņu doktors, arī Zinātņu akadēmijas korespondentē loceklis, un ja mēs atgriežamies pie regāliem, viesprofesors Vitauta Dīža Universitāte Kauņa, kur ir laba MBA programma Customs Management, attiecīgi, kur es lasu savus 2 nodokļu kursus. Jā, un ikdienā tu strādā joprojām Finanšu ministrijā? Joprojām Finanšu ministrijā, kaut gan, redzēsim, kā tas ies, bet joprojām Finanšu ministrijā, budžeta politikas attīstības departamenta, līdz ar to izdevumu politikas daļa ir kā reiz tiešajos pienākumos. Jā, super. Ko, tad arī sāksim. Sāksim ar vienu lietu, kas man ir kopš pagājušās reizes uzkrājusies, un pagājušā reize bija, ja kāds grib sameklēt to sarunu, tad tā ir 44. podkāstu epizode, bet kopš tās reizes man ir pārmaiņas, ka es esmu izlasījis vienu no tavām ieteiktajām grāmatām, 101 līdz gadus. un starp citu bija sakritība, kāpēc es viņu izlasīju, tāpēc, ka gan tu biji ieteicis, gan pēc tam bija viens Londonā nodokļu tiesību profesors Leopoldo Parada, kurš arī bija šajā podkāstā, un viņš arī ieteica to grāmatu. Es teicu, ok, labi, tad ir zīme, kad ir jāizlasa. Jā, un pēc tam parādījās vēl Netflix seriāls, un tas seriāls man pat īstenībā, godīgi sakot, patīk labāk nekā tā grāmata. Es nezinu, vai tu to seriālu esi redzējis. Seriālu neesmu redzējis, es tā kā laika nav tik daudz, lai skatīties seriālus, bet es piefiksēju, es paskatīšos Netflix sameklēšu. Tas ir mans ieteikums. Tā kā izmantošu tavu ieteikumu. Bet šajā sakarā jautājums, vai varbūt, ka tev par šito laiku ir kaut kāda
jauna, super spilgta grāmata tavā plauktā parādījusies, ko tu gribi ieteikt? Nu, man jāsaka tā, ka mana grāmatu plaukta šādi tad parādās grāmatas, bet es līdz viņam īsti netiku. Pēdējais gads ir bijis tik pārslogots, ka es gatavojot vienu zinātnisko rakstu pieķeros pie jautājumiem governing commons, pārvaldot kopīgu īpašumu, tad nu, attiecīgi vairāk vai mazāk tie jautājumi, kas saistas ar to, kā pieņem lēmumus valstī, ar ko valsts lēmumu pieņemšana atšķiras no komersantiem un ko nu, deva ekonomisti pēdējās 2 dekādes attiecībā uz institucionālu ekonomiku, uz institūciju veidošanu. Un vai tiešām institūcija izveide ir nu, tas veiksmes stāsts. Nu, un otrais man kopš jaunības man ļoti patīk Sapkovskis, ir iznācis tulkojums tagad krievu valoda, es diemžēl poļu valodu nelasu, un tad attiecīgi tā sāga par Geraltu turpinās, un šis ir tā kā sāgas sākums, ko viņš ir sarakstījis to grāmatu, un tad tā man stāv grāmatu plaukta, gaida Ziemassvētku brīvdienas, un tad es ietīšos segā, paņemšu teju, un tad es lasīšu grāmatu, kā parasti jaunība līdz vēlai naktī. Par ko ir tā sāga? Es neesmu. Andrzejs Sapkovskis ir poļu rakstnieks, nu, patiesībā sakot, ekonomists un ārējas tirdzniecības ministrijas ierēdnis, kas izveidoja savu nu, tādu kā pasaku pasauli, kas zināmā mērā pārklājas ar Centrāla Eiropas vēsturi un zināmā mērā pārklājas vispār ar tā kā Eiropas vēsturi, bet uzrakstīts, nu, tā kā pasaka par, nu, tā kā Witcher, varbūt esi dzirdējis arī Netflix, ir tas seriāls, nu, tad Sapkovskis ir, nu, tas pirmsākums. Okay. Un, nu, zinot vēsturi, kas ir Centrāla Eiropas vēsture, kas mums ir bijusi ļoti sarežģīta Eiropa, un tā saliekot kopā viduslaiku vēsturi ar šo pasaku, tā interesanti. Un katru reizi tu atrodi kaut kādas atziņas, atgriežoties pie ieteiktas Markesa grāmatas, es teikšu tā, ka katru reizi, kad tu atver, tu atklāji kaut kādas citas šķautnes, kaut ko citu. Jā, nu, Līdz ar to tā kā, bet, nu, man jāsaka tā, ka pēdējā izlasīta grāmata ir Governing Commons, un es meklēju vairāk priekš sevis atbildes, ar ko valsts pārvalde tomēr atšķiras no komersanta, un kādi ir tomēr kopīga pārvaldīšanas mērķi. Governing Commons. Tas ir interesants temats, varbūt paturpinām, jo es tieši gatavojoties, es domāju, jāpajautā Kārlim, ko viņš domā par to, nu, cik daudz mums vajadzīgi ir tie valsts vai pašvaldību uzņēmumi, cik daudz ir jātur valsts rokās, vai tomēr jādod komersantiem. Nu, te, kā parasti saka Kārlis, medaļa ir 2 puses, un vēl ir gurts, uz kura ir uzrakstīts kāds lozungs. Īstenībā valsts rīkojas tādu, un mana pārliecība, ka valsts rīkojas tad, kad ir jānovērš tirgus nepilnības, kad ir tas, ko nevar izdarīt privātais. Līdz ar to tas ir tā kā pirmais priekšnosacījums. Bet mūsu stāsta par valsts un pašvaldību uzņēmumiem ir ļoti daudz, nu, es teiktu, tā piesārņojuma. Jo ir īsti komersanti, kas īsti nav komersanti. Nu, mans iemīļotais piemērs attiecībā uz slimnīcām, ja mēs paskatāmies ziemeļos, Igaunijas slimnīcas ir kā foundation, tātad nodibinājums, kas ļauj pārvaldīt nodalīto mantu, rīkoties ar nodalīto mantu, nodrošināt pārvaldīšanu, tas, kas mums visu laiku tiek diskutēts, kā mēs pārvaldīsim tās universitātes slimnīcas, bet nodrošināt pārvaldīšanu, iesaistot valsts
pašvaldību, universitāti un veselības fondu, kas ir, viņiem ir tā veselības kase, kas ir kā līdzekļu pārvaldītais, līdzekļu pasūtītais. Mums nav šāda veidojuma foundation, un mums tā kā stāv un krīt par to, ka valstu nodibinājumi nevar būt. Teorijā ir iespējams, bet teorija ir iespējams, bet tad, kad saskaros ar praksi, man, piemēram, 10 gadus atpakaļ strādājot veselības ministrijā, bija stāsts par to, ka jāveido nodibinājums kopā ar Šveices uzņēmumu, lai attīstītu dažādu inovatīvu medicīnas tehnoloģiju jautājumus, tad nodibinājumu mēs nevaram veidot. Arī piemērs no tā paša komersanta stāsta ir tagad digitālas veselības komersants, kas patiesība nav komersants. Tātad stāsta par valsts un pašvaldību uzņēmumiem ir ļoti daudz tādi uzņēmumi, kas īsti nav komersanti. Viņi ir bezpeļņas organizācijas, un viens no tādiem jautājumiem, kas visu laiku man tā kā stāv kā jautājums, kāpēc mēs atteicamies no regulējuma bezpeļņas organizācija, kāpēc Vācija var būt GmbH, tad bezpeļņas SIA, mums šāds veidojums neeksistē, un kāpēc mēs sevi maldinam, kā piemēram tur, pašvaldību ūdens apgādes uzņēmums ir peļņu nesošs uzņēmums. Un gala rezultātā tas veido stāstu par to, ka mums ir daudz valsts pašvaldību uzņēmumu. Patiesība, ja mēs tā atlasam tos, kas nav komersanti, tur nepaliks daudz. Un tad atkal ir tā medaļa otra puse. Vai mēs spējam nodrošināt pienācīgo pretmonopolu kontroli, pienācīgu tarifu kontroli, pienācīgu uzraudzību šajos te jautājumos, kur ir viens piegādātājs, viens uzņēmums, kas darbojas tā kā tirgu. Un līdz šim mēs to esam mēģinājuši risināt tikai caur to, ka mums ir valsts kapitāla sabiedrība, neprivatizējama kapitāla sabiedrība. Un tad mēs ceram, ka valsts pārvalde tiek galā. Bet tad atkal ir vēl gurtas stāsts par to, kā mēs pārvaldam šos visas kapitāla sabiedrības. Kāda ir loģika? Loģika, ka tas ir valsts kā pagarināta roka, tad acīm redzot, padomjas nav vajadzīgas, un acīm redzot, ka valsts kapitāla sabiedrības jāpārvalda attiecīgas ministrijas valsts sekretāra. Kā pagarināta roka, vienkārši cits veidojums, tāpēc kā darbojas tirgus apstākļos. Nevis kā peļņas avots savējiem. Kā peļņas avots savējiem atkal es nepiekritīšu, jo te ir maksājumi par valsts kapitālu, 90% no peļņas, ja nav noteikts citādi, ir jāieskaita valsts budžetu, līdz ar to tā nauda tāpat atgriežas. Es domāju, padomus locekļi. Es teiktu tā, ka šobrīd mums padomju un valžu stāsts ir izveidojis ļoti interesanti. Mums ir ļoti daudzi cilvēki, kas ceļo pa tām padomēm turpu šurpu. Vai cilvēks var vienlaicīgi vadīt ūdens apgādes uzņēmumu un dzelzceļu? Nezinu, neesmu pārliecināts, bet tas atkal ir mana sena diskusija ar vienu no profesoriem par to, kā menedžmentam tomēr ir nepieciešama arī kaut kāda specializācija, kaut kādas zināšanas. Bet jebkurā gadījumā atgriežoties pie šā, ja valsts kā pagarināta roka, tad komersanti kļūst par resora sastāvdaļu, teiksim tā. Tāda atkrīt padomes, tāda atkrīt stāsts par to, ka ir komersantu uzraudzības departamenti, komersantu uzraudzības nodaļas, tad visi darbojas tā kā viena ritma. Ja mēs ejam pēc principa, ka valsts kapitāla sabiedrības vienkārši ir kā ieguldījums, ka valsts iegulda, tad ir nepieciešams kāds centrs, kas izvērtē ieguldījumu lietderību un arī, rezultātus, attiecīgi efektivitāti. Jo atkal nav noslēpums, ka mēs bieži vien palielinam pamatkapitālu, izmantojot valsts kases resursu. Valsts kases resursu tā ir tā pati aizņemšanas.
Un stāsts par to pašu Air Baltiku, kur mēs vispirms palielinājām pamatkapitālu, tad izveidojas zaudējumi, tad mēs samazinājām pamatkapitālu. Un tad mēs atkal izlikamies par beigtiem un teojam, ka nekas nav noticis, nekas nav nodarīts. Bet nauda jau nepazūd nekurieni, tev palika parāds valsts pusi, un tev zaudējumi noēda to pamatkapitālu atkal līdz nulli. Un, tā tas nedarbojas. Tas nav biznesa loģika, tas nav peļņas loģika, tas tāda socialistiska piegarša, kā es vienmēr saku. Paņemsim vienu piemēru. Man liekas, šobrīd skandalozākais ir Latvijas valsts meži, kur ar visiem tur patas līgumiem un tam līdzīgi. Tas ir liederīgi, ka mums ir tāds gigantisks uzņēmums. Te atkal divas puses medaļas. Meži ir mūsu bagātība. Meži ir mūsu zaļais zelts. Meži pamata pieder valstī, un ir vēl Rīgas meži, kas atkal pieder pašvaldībai, bet tas vēsturiski tā ir izveidojies. Tātad ir uzņēmums, kas atbild pār mežiem, mežu atjaunošanas. Šī ir, teiksim tā, tirgus nepilnības daļa, kur ir jānodrošina, ka kāds uzrauga, ka mežs tiek atjaunots, ir jaunaudzes, ir veidoti meža ceļi, vai to nevarētu darīt valsts meža dienests, man nav godīgi sakot atbildes. Mums vienkārši izveidojas šī situācija vēsturiski. Mums vēsturiski ir valsts meža dienests, mums vēsturiski ir meža atbildīgie departamenti, kas veido normatīvas aktus, un tad ir komersants, kas vienlaicīgi nodarbojas tā kā ar netirgus funkciju un vienlaicīgi ar tirgus funkciju. Ja mēs tā kā atdalītu tirgus funkciju vai nodošana privātajam nodrošinātu efektivitāti, grūti teikt, jo atkal pārvaldot kopīgo mantu, pārvaldot mežus, vai tas privātais komersants atturēsies no tā, ka izcirtīs visus mežus viena rāviena, arī neviens nevar garantēt. Bet to pašu arī nevar garantēt arī valsts īpašuma piederība. Līdz ar to es drīzāk teiktu, ka vaina ir ne tik daudz valsts īpašuma forma, cik daudz lēmumu pieņemšana, lēmumu uzraudzība, lēmumu kontrole. Lai nesanāktu tā, kā mēs nezinājām, par ko mēs pieņemam lēmumu. Tas ir drīzāk šis, un būtība jau lielāka korporācija, jo lielākas iespējas vidēja līmeni pieņemt lēmumus, par kuriem nenojauš ne strateģiskais menedžments, ne akcionāri, bet tāpat laikā tie atstāja savu iespēju gan uz saimniecisko darbību, gan uz rezultātu. Jo vairāk aug tas mērogs, jo vairāk parādās tas vidējais līmenis, kas no vienas puses nelaiž strateģiskos lēmumus no augšas uz leju, no otras puses nedod arī atgriezenisko saiti par to, kas notiek. Un to mēs varam redzēt jebkurā organizācijā, arī mana mīļotā valsts ieņēmumu dienesta, kur es tā kā arī kādreiz strādāju, arī ir vidusslānis menedžmentam, daļu priekšnieku vietnieki, nodaļu priekšnieki, kas arī nevienmēr dod to atgriezenisko saiti. Līdz ar to veidojas šī situācija. Atgriežoties pie valsts mežiem, man nav skaidras atbildes, kā būtu jādara un kā būtu pareizāk, jo mums ir ļoti samiksētas visas funkcijas. Mēs esam ļoti iestīguši savas tradīcijas. Vēsturiski mums ir meža dienests, kas nodarbojas ar ugunsdzēšanu, un tā kā viņam ir atsevišķa ugunsdzēsību daļa, kurai pietrūkst līdzekļu. Vai šo funkciju var atdot Vugdam? Jā, droši vien, ka var atdot, bet nav naudas, ko atdot līdzi.
Un tas running business as usual, kas izveidojies no 90. mums tagad sāk vienkārši atspēlēties. Un te prasas tādas ļoti kardinālas reformas, bet es neredzu šobrīd nevienu, kas būtu tam gatavs. Nē, it kā Zviedru piemērs ar Sodru un Zviedru pensiju līdzekļiem parāda, ka tas var būt kā privātās rokās diezgan veiksmīgi. Jā, tā vietā mēs savus pensiju līdzekļus aizdodam uz ārpus, nevis ieguldam šeit. Ne? Te īstenībā ir vēl viena šķautne tie pensiju līdzekļi, ko mēs maksājam, un tas atkal ir tas stāsts, kur parasti kolēģi uz maniem dusmojas, bet es nekautrīgi jau 20 gadus saku, ka mums tas otrais fondētais pensiju līmenis aizpūst kaut kur citur. Nav investēts Latvijā, bet tajā pat laikā, ja mēs paskatāmies uz procentiem, ko mēs maksājam tajā otrajā fundētajā pensiju līmenī, tas ir ievērojama nodokļu sloga daļa. Tie ir 700 miljoni, ko mēs pārskaitām fondēto pensiju schēma. Ja ir par procentiem, tad šobrīd tie ir 5%, jo pagājušajā gadā bija tā līdzsvarošanas reforma, kur 1% pagaidām aizdeva pirmajam līmenim. Ja mēs paskatāmies kaimiņu valstīs, 2%, 3%. Nekur nav 5% fondētajām pensijām. Un līdz ar to tā Sodras efektivitāte, pensiju fondu efektivitāte varbūt, ka daļai ir izskaidrojama arī ar to, ka mūsu Zviedru bankas nodrošina līdzekļu pieplūdumu un likviditāti tieši Zviedri. Es atkal, tā atgriežoties pie tā, kurš ir labāks pārvaldītais valsts vai privātais, droši vien atbildes nav. Mēs varam atrast lielais korporācijas tik daudz lielu piemēru par to pašu korupciju, ka atkarīgs no cilvēkiem, atkarīgs no tā, kā ir izveidota iekšējas kontroles sistēma, kā šī sistēma darbojas, atkarīgs no tā, kādi ir izvirzīti mērķi, vai mēs vispār kontrolējam mērķi. Un tas pats arī ir uz tām pašām valsts kapitāla sabiedrībām formāli izvirzot mērķi, tikpat formāli viņu pilda, un tad mēs īsti nezinām, kur mēs esam un kas mēs esam. Labi, ejam atpakaļ uz valsts budžetu. Tur, kur mēs gribējām sākt īstenībā. Tā lieta, kur es gribēju sākt, bija īstenībā saistīta ar iepriekšējā podkāstu sarunā izrunāto, kur mēs ar Jānu Palkovnieku no Draugiem grupu runājām par nodokļu maksāšanas morāli, kā nodokļu maksāšana īstenībā, ka tas, ka cilvēki uzskata, ka kaut kādā brīdī valsts neliederīgi izlieto to iekasēto nodokli, ir kā attaisnojums nemaksāt nodokļus. Un to es arī pēc tās sarunas īsa citāta ielikšanas platformā X redzēju, ka tur visas tie komentāri bija vienos vārtos, ka kāpēc mums maksāt, ja tāpatās tur ir viss Air Baltica, Real Baltica un citi SIF piemēri, ko viņi cēla gaisā. Tāda demagoģija, bet no otras puses, kā tu uz to skaties, ka Jānis Palkovnieks teica, ka mums katram jau ir kaut kādi neliederīgi tēriņi, kur mēs līdz galam neesam, arī ģimenē, piemēram, neesam pilnīgi 100% efektīvi ar saviem tēriņiem, un ir kaut kādi impulsīvie maksājumi, ko varbūt pēc tam saprot, varbūt nevajadzēja. Varbūt. Jā, bet kā tu redzi to pretargumentu šādai es teiktu, demagoģijai? Es teikšu godīgi, es atkal 20 gadu garumā visiem stāstu, ka nodokļu politika ir daļa no tāda sabiedriska līguma. Tā ir zināma vienošanās starp sabiedrību un politiķiem, ko mēs darām, kas mēs esam, kāds ir mērķis.
Un valsts izdevumu politika mums ļoti spilgti parādās ļoti dažādas intereses un tāda kā kopīga centra neizsamība, kas pasaka, ne, to mēs netērēsim, to mēs tērēsim, to jā, to nē. Tāpēc kā gan tērējam impulsīvi, gan mēģinam taupīt impulsīvi. Un bieži vien atkal iztrūkst tas sabiedriskais līgums, ko mēs darām. Argentīnas krīzes piemērs ir tas, kur valsts faktiski sabruka dēļ valsts parāda, un tad pēc tam veidojas no apakšas, no komunas. Droši vien, ka šis arī būs tas viens no ceļiem, kuru jāiet. Tas ir jautājums par to, ko dara vistuvākais cilvēkiem. Nosauksim to par pārvaldes aparātu, komuna, pašvaldība. Kādas ir funkcijas, cik tālu šīs funkcijas iet, cik tālu mēs viņus finansējam. Mēs ļoti izdevumos dzīvojam running business as usual. Teiksim, 90. tika pieņemti liktenīgi lēmumi par to, kā skolotāja algas maksā valsts, infrastruktūru paliek personālu uztur pašvaldības. Rezultātā mēs droši vien neviens nepateiks īsti, cik izmaksā viens skolnieks konkrētajā skolā. Ja vēl pa pašvaldībām mēs varētu piemeklēt statistiku un viņu savienot, konkrētajā skolā jau būs problematiski. Tad, protams, ir loģika arī veselības aprūpe, arī absolūti tāpat. Daļa no slimnīcām pieder pašvaldībām, pašvaldības viņus finansē vai saņem dividendes no tām. Kaut gan tas atkal pretrunā ar šo te bezpeļņas mērķi, not for profit. Man ļoti patīk pārveidot šo bezpeļņas statusu not for profit, nepriekšpeļņas statusu. Un tad no komunas uz augšu, tad mēs saprotam, ko nevar izdarīt komunas, un tad tas attiecīgi veido arī galu beigas valsts funkcijas. Bet mums īsti tā tas nav, un tad, kad arī pieķeras atsevišķiem funkcijiem, atsevišķiem neliederīgiem tēriņiem, es negribu teikt, ka, piemēram, SIFs ir ļoti slikts, tikpat ir interesanti visi pārējie fondi, vides fonds, piemēram, ar saviem projektiem. Varētu kādreiz nopublicēt to projektu sarakstu, vienkārši just for fun palasīt, ko dara, un blakus es ļoti gribētu redzēt to rezultātu. Jo bieži vien tas apsolītais rezultāts projektam nesakrīt ar to, kas ir gala rezultāte ir iznācis. Ir, piemēram, dažādi projekti, kur mēs apsolam 6 publikācijas, Q1 Scopus, kas ir tā top level žurnāli, gala rezultāta nav nevienas publikācijas. Tad, kad tu sāc prasīt, kā tā ir gadījies, tā ir gadījies, mēs nofinansējam. Tad, kad tu pieķēries, atskan kliedzieni tajā pašā Twitterī par to, ka zinātni nedrīkst aiztikt, zinātne ir mūsu nākotne. Es neapstrīdu, ka zinātne ir mūsu nākotne, bet ja zinātniska projekta iznākums ir 4 bakalaura darbi un 10 politikas ieteikumi, kurus nav izlasījis neviens izņemot pašu rakstītāju, tā tas ir. Bet atkal, cik pamatot ir tie pārmetumi? Tā ir būtiska budžeta sastāvdaļa, vai tā ir kaut kāda nebūtiska? Es teiktu, ka tas ir tādi atsevišķi gadījumi, ko izceļ un ko tā kā mēģina nodemonstrēt un pateikt, ka viss ir slikti. Patiesībā, ja mēs ņemam tā lielo budžetu, te ir liels skaists grafiks. Lielais budžets mums ir vispārējā valdība 20 miljoni eiro. Es pēc tam atstāšu, varēs iemontēt arī skatītājiem, tā kā ielikt attiecīgi. Ir valsts budžets, par kuru balso Saeima 17 miljārdi rupji, un tad tas sadales, aizsardzības ministrijas resurs 2,2.
Neliederīgi. Nu, droši vien, ka ne, tāpat var izcelt tanka pieminekli par neliederīgo tēriņu, kaut gan tie tūkstoši, ko mēs tā kā kritizējam un ko mēs varam uzskatīt par nosacīt tādu ģimenes neliederīgo pirkumu, ir ļoti minimāla sadaļa no tā resora finansējuma. Un tā īstenībā par jebkuru pozīciju un, nu, atkal neatverot iekšā kā slācītim vēdera, veidojas dīvainais priekšstats, kas tiek tiražēts, un tad tā kā mēs pieņemam visus valsts pārvaldes lēmumus pēc Twitter ieteikumiem, tas rāda papildus no tādu kā sniega bumbas efektu. Tad valstī pēc būtības tie izdevumi neliederīgie, nu, salīdzinoši neliederīgie ir, nu, pielīdzinām tiem ģimenes izdevumiem. Kripatiņa. Jā, tā ir tā ģimenes izdevumu kripatiņa, aizgājam, nopirkam, nezinu, saldējumu vai vēl kaut ko. Tie nav globāli pirkumi. Globāli pirkumi mums atkal ir cita problēma. Mums ar globāliem pirkumiem iztrūkst mērķis, iztrūkst izvērtējums pirms projekta un vēl jau vairāk iztrūkst izvērtējums pēc projekta īstenošanas. Ko mēs esam sasnieguši? Nu, mums pagāja vairāki ES fondu periodi. Mēs pirmajā fondu periodē esam finansējuši viesmīlības, hoteļus un, nu, tā kā mēģinājām attīstīt turismu. Nu, tad kādam ir jāpaskatās, es tā ar cerībām domāju, ka varbūt kāds no pētniekiem var paskatīties neatkarīgiem, kā tas ir īsti veicinājis. Vai no tāda mikrokosmosa mums ir regulārais stāsts par dižpasākumiem. Un ka dišu pasākumu finansēšanai valstī jāpiedalās ar līdzfinansējumu, jo tas dod efektu uz nodokļu maksājumiem. Nu, ja tā pilnīgi godīgi mēģināju pagājuši gadu skatīties pats pēc tiem vidu datiem, es neredzēju lēcienu tajos mēnešos, kad ir bijuši dišu pasākumi, pat skatoties reģionālajā griezumā. Tas basketbola čempionāts arī ne? Es teiktu, ka ne. Jo atkal pēc nu, tādas loģikas, kas ir balstīta faktos, ja man ir viesnīca, man tāpat tur ir personāls. Personālam es tāpat maksāju algu, un es prezumēju, mana hipotēze ir, ka alga tiek maksāta Baltijā ar visiem samaksātiem nodokļiem. Ja es nepieņemu darba papildus personālu, nodokļu maksājumi īsti nemainas. Tēriņi, kas ir kafejnīcas, restorānos, te ir tā, ka viņi tāpat nosēdz drīzāk iztrūkumu pārējos mēnešos, kur nenotiek aktīva darbība, bet arī PVN skatoties tieši uz nu, tā kā nozares griezumu Horeka, es neatradu apstiprinājumu, ka tur tiešām ir lēciens. Ļoti daudzi, nu, tie, kas brauc uz čempionātiem, dzīvo ļoti taupīgi, un tā kā vairāk tas ir, piemēram, dzīvokļu izīrēšanas sektors, kur mēs tā kā arī daudz neiekasējam, tie ir 10% formāli, kas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, un, nu, attiecīgi arī tur nav. Līdz ar to tas sagaidāmais efekts, kad mēs līdzfinansējam, un tas postfaktum paskatīties atpakaļ, mums tieši iztrūkst šīs paskatīties atpakaļ. Labi. Nākamā tēze, ko mēs visi ik pa laikam dzirdam, ka valsts aparāts ir uzpūsts un ka tur ir nu, neefektīva atkal cilvēku resursu izmantošana. Kā tu to redzi no budžeta veidošanas viedokļa? Nu, vienmēr var atrast, ko mazināt. Vienmēr var atrast, ko daudzīt, bet atkal man ir arī šāda bilde. Vienkārši atverot nodarbināto skaitu sabiedriskajā sektorā, ja mēs runājam par valsts aparātu, tad uz 2020. gadu 60,6 tūkstoši, uz 24. gadu 59 tūkstoši.
pieauga, un tas, kas arī parādās gan Twitterī, gan avīzi diena, pieauga kopējais skaits, kas ir sabiedriskais sektors vispār, kur ir arī komercsabiedrības, un kur mēs atgriežamies pie tā jautājuma, vai vajag tik daudz, un vai viņi nekropļo. Katrā ziņā pieaugums tā uz aci skatoties šajā grafikā, es arī atstāšu šo grafiku paskatīties, tad ir ne valsts pārvalde. Ir citas sadaļas, kas ir valsts struktūru kontrolētas, pašvaldību struktūru kontrolētas, bet ne valsts pārvalde. Ja mēs runājam konkrēti par ministrijām, tad 3600 2020. gada uz 288 tūkstošiem kopējo sabiedrisko sektoru, tā ir gana niecīga daļa. Un tas atkal ir stāsts par to, cik kvalitatīvo mēs gribam normatīvo aktu sistēmu, cik kvalitatīvas mēs gribam atbildes, cik kvalitatīvu mēs gribam valsts pārvaldi. Var samazināt, jā, bet mēs pēdējo 10 gadu laikā izvirzījām idejas 5% samazināsim, vēl vairāk samazināsim. Mazināšana, nesamazinot funkcijas, nedod īsti neko, un es atgriežos pie tā sabiedriska līguma. Ko dara valsts? Ko mēs sagaidām no valsts? Tu redz, ka tās funkcijas ir jāiztiek? Bez funkciju revīzijas nekas nenotiks, bet atkal aiztiekot vienu konkrēto funkciju, Twitterī iesāksies skandāls par to, ka šī funkcija ir aiztikta, un mēs viņu vairs neiztiksim. No tādiem populāriem piemēriem. Dziesmu svētku organizācija ir dziesmu svētki, kas ir lielie dziesmu svētki, ir dziesmu svētki, kas ir skolēnu dziesmu svētki. Par vieniem atbild viena ministrija, par otriem atbild otra ministrija. Vai nevarētu viņus apvienot? Jautājums ir bijis izdevumu pārskatīšana mums šķietami 21. vai 22. gada. Jā. Ministru kabineta sēdes laikā mēs šo jautājumu noņemam, un tā arī palika pie 2 iestādēm. Vai var mazināt? Jā, droši vien var, bet atkal apakšā ir stāsts par running business as usual. Viena iestāde algas ir lielākas, otra iestāde algas ir mazākas. Algu izlīdzināšanai vajag līdzekļus. Ko teiks Twitter publika uz to, kā ierēģiem izlīdzina algas? Droši vien būs atkal neapmierināti. Droši vien teiks atkal, ka ir neliederīgi tēriņi. Izskatās, ka Twitters pārvalda mūsu valsti. Sanāk, brīžiem man šķiet, ka tieši tā kā Twitter publika vada valstī, es domāju, ka arī, ja ievietosi citātus, droši vien redzēsi daudz negatīvus komentārus, bet par to ir jārunā. Par to ir jārunā, ka arī no tādiem funkcionāliem piemēriem bija Naukšenu skola, nepilngadīgiem specializēta izglītība, ļoti dārga, maksāja dārgāk nekā uzturēšanas viesnīca, tāpēc, ka liela pils, lielas zemes gabals, lielas platības jāuztur, infrastruktūras uzturēšana arī maksā. Atteicamies, tagad veidosim citu centru. Skatos izmaksas, saprotu, ka būs vēl dārgāk. Bez tā, ka mēs tā kā vienojamies, ko mēs darām, ko mēs nedaram, nevar. Mēs nekur tālu netiksim, bet te ir tā nevis emocijas balstīts, bet varbūt vairāk uz tādu kā hierarhisku uzbūvēt modeli, saprast. Citādi sanāk kā iedeva naudu sliedem, uzbūvējam 2 stācijas. Saprotam, ka naudu sliedem nedos, meklēsim naudu sliedem tālāk.
Tā mums principā ar jebkādu funkciju pārskatīšanu. Mums Finanšu ministrijas mājaslapa ir sadaļa izdevuma pārskatīšana. Tur var paņemt pa visiem gadiem no 16. gada informatīvas ziņojumus, pajautāt kaut vai mākslīgajam intelektam, uztaisīt kopsavilkumu. Tur sporta finansējums mums ir bijis, izglītības finansējums mums ir bijis. Arī jautājumi, kā tā gadās, kad, ja es pa saviem līdzekļiem mācos, man sanāk lētāk nekā valsts samaksā par to valsts finansētiem studijiem. Tas viss ir funkcija jautājums par to, kā mēs aprēķinam pašizmaksu, ko mēs darām ar šo pašizmaksas aprēķinu, un vai vispār mums šis pašizmaksas aprēķins ir. Okay. Tagad mēs esam tuvu 5. decembrim, kad es sapratu, ka palaidīs jauno budžetu uz apstiprināšanu. Ko tu tur redzi, kas ir labi, kas ir uzlabojams? Tas, ko es redzu, ka šīs budžets gājis ļoti smagi ar to, ka ir dažādi lozungi par izdevumu mazināšanu, kur atkal jāsaka tā, ka tie paši deputāti, vai viņi man piedod, kas stāsta par to, ka ir bankrota budžets, vienlaicīgi izvirza priekšlikumus par papildus izdevumiem. Tad kaut kā jātiek skaidrība, vai tas ir tomēr bankrota budžets, tad mēs netērējam, ja tas tomēr tērējam vairāk, tad kaut kā nekas jauns tajā, ka ir deficīts, nav. Vai tas ir labi ilgtermiņa? Droši vien, ka ne. Īstermiņa es tomēr teiktu, ka tas sasniegtais rezultāts ir tas, ko es redzu, ir tas pats finansējums aizsardzībai. Tas ir neizbēgams stāsts mūsu ģeopolitiskajos apstākļos. Tas ir finansējums demogrāfijai, kaut gan atkal ar manu skatu. Es drīzāk ietu kādu ceļu, kas līdzīgs Polijas ceļam, atcelt nodokļus 2, 3, 4 bērnu ģimenēm vai būtiski samazināt, un te ir arī stāsts zināmā mērā par sociālapdrošināšanas reformu, jo pēc būtības daudz bērnu ģimenes veido jaunus nodokļu maksātājus, cik ciniski tas neskanētu, un līdz ar to tas ir kaut kas līdzīgs atvieglojumam nākotnē, un tas ir tā kā būtiska priekšrocība nākotnē. Programma skola jau ne, jo krītošas demogrāfijas apstākļos ir jāsaprot, ka vairs nevar sekot principam, ka nauda seko skolinam, attiecīgi ir jādomā par to, kur ir šīs skolas, bet atkal problēma ir, skolas ir pašvaldību iestādes. Infrastruktūra ir pašvaldības. Palika personāls ir pašvaldības, valsts tā kā finansē skolotāju algas un piefinansē klāt atbilstoši programmu principam. Nav vienas rokas funkcijas. Kas tas ir? Funkcija nav vienas rokas, nav izglītības ministrija vienīga, kas atbildīga par šo funkciju. Kaut vai ģimnāzija jautājums. Pārņemam tad vismaz ģimnāzijas, tā kā valsts rokas un valsts atbild par visu, un tas ģimnāzijas ir kā valsts ģimnāzijas, bet tas viss jau ir bijis. Mēs tā atgriežamies pa apli tajās diskusijas, kas mums jau ir bijušas 10 gadus atpakaļ, 20 gadus atpakaļ. Bet, tu jau pagājušā sarunā teici, ka mēs jau atgriežamies pie senās Ēģiptes nodokļiem. Protams, bet tas ir par nodokļiem, jo viss, ko izdomāja cilvēki par nodokļu piemērošanu, tas viss arī paliek, un mēs atradīsim analoģijas gan Eģipte, gan Roma, gan senē Grieķija,
bija jautājums, ja mēs runājam par izlietošanu, ir jau vairāk mūsdienīgs, jo senē Eģipte neviens nefinansēja ne sociālas apdrošināšanas sistēmu, neveidoja bāzes pensijas, neveidoja izglītības sistēmu. Līdz ar to tas pieaugošas valsts sektora izmaksas izdara arī spiedienu uz nodokļu sistēmu. Bet kopumā tu esi apmierināts ar to sasniegto kompromisu? Tas ir kompromiss, un principā es teikšu tā, ka ja ar budžetu kāds ir apmierināts, tad tas ir slikti. Visi vienādi, kaut kādas daļas ir neapmierināti. Man nepatīk kaut kas saistīts ar prioritāriem pasākumiem, citam nepatīk, ka viņam prioritāriem pasākumiem nav iedots tik daudz, cik viņš ir gaidījis. Visi vienādi neapmierināti. Tas liecina par to, ka ir dabūts tāds līdzsvara stāvoklis, nosauksim to tā. Okay. Īstenībā viena lieta, ko tu pieminēji par tiem samazinātiem nodokļiem daudzbērnu ģimenēm, ir arī tagad 10 punktu programmā jaunie kustībai bez partijām. Un tur vēl viņiem ir pāris interesantas lietas saistībā ar tavu specialitāti, kur ir rakstīts, ka visu valsts pārvaldes un birokrātijas funkciju revīzija, katram ierēdnim un valsts darbiniekam definēti mērķi un individuāla atbildība. Vai tu piekrīti šādam te uzstādījumam? Īstenībā attiecībā uz mērķiem, attiecībā uz uzdevumiem mums ir pat mega atstrādāta sistēma. Ja mēs atversim budžeta paskaidrojumus, mēs tur atklāsim, ka katram resoram, katrai ministrijai ir sava politikas resursu karte. Dažam vairākas politikas resursu kartes, kur ir nosprausti politikas mērķi. Tad nākamajam gadam ir nosprausti galvenie uzdevumi. Tad ir programmas, apakšprogrammas, kas jau tuvāk, tā kā iestāžu griezumam, kur arī ir izvirzīti mērķi, kur arī ir doti uzdevumi un kur ir iedoti pat rezultatīvie rādītāji. Šīs gads ir pirmais, kad budžeta komisija īstenībā vērtīja vispār to rezultatīvo rādītāju sistēmu. Paralēli budžeta rezultatīva rādītāju sistēmai, un mēs arī izdevumu pārskatīšana pie tā paša pieķeramies, ir vēl vadības sistēmas. Tad katram ierēdnim ir sistēma nevis, kur izvirza mērķus nākamajam gadam, uzdevumus nākamajam gadam un kurus katru gadu vērtē. Katram ierēdņiem šie mērķi iet uz augšu vai kaskadējas uz leju, kā mēs skatāmies pēc veidošanas vai pēc atskaitīšanas, uz iestādes stratēģiju. Iestādes stratēģijas tā kā ir savi mērķi, ir savi rezultāti. Tad mums ir vēl stratēģiskas plānošanas sistēma, attīstības plānošanas dokumenti. Latvija 2030, kas kadējas uz leju uz Nacionālo attīstības plānu. Nacionālais attīstības plāns, kas kadējas uz nozaru stratēģiem, piemēram, ir sabiedrības veselības pamatnostādnes attiecībā uz veselības jomu. Tāda, kas kadējas vēl uz atsevišķiem jomu jautājumiem, piemēram, onkoloģijas plāns, par kuru tā kā cīnas nozare. Mums pat ir pārāk daudz šo, noteiksim, mērķus. Jā, mērķis ir izsekot, ko dara konkrētais ierēdnis, tas ir mikromanagements, tas ir jautājums pie tiešā priekšnieka. Ja mērķis ir izsekot, ko mēs esam sasnieguši, es vienmēr lekcijas esmu jokojis stāstu par valsts budžetu. Nākamajā gada, kā jau Saeimas vēlēšanu gada, visticamāk, ka rezultatīvais rādītājs izstrādāts valsts budžeta likuma projekts atbildi ir 0. Aiznākamajā gada mums būs visticamāk 2 valsts budžeta likumi, jo vienu pieņems februāri, marta, otru pieņems tradicionālajā novembrī, decembrī. Tad rezultatīvais rādītājs ir 2. Tad nozīmē to, ka mēs tā kā pagājuši gadu bijām ļoti neefektīvi
Un nākamajā gada mēs tā kā divreiz efektīvāki. Un aiznākamajā gada būs tikai viens valsts budžeta likumprojekts, jo tas būs parastais gads, kur novembrī, decembrī to izstrādās. Okay. Un līdz ar to es atgriežos pie stāsta par to, cik jēgpilnu mērķi mēs esam izvirzījuši. Un te es droši vien sāktu nevis no apakšas, ko dara ierēdnis, un katram ierēdnim dosim rezultatīvus rādītājus, bet virsmērķi. Un Latvija 2050, tas ir kas? No tā mēs kaskadējam Nacionālo attīstības plānu, kas ir 8 gadi būs, un kas būs saskaņots ar Eiropas tā kā, periodizāciju, un tad ir kaskadējums uz leju. Manis pieminētais sabiedrības veselības pamatnostādnes. Tur ir apsolīts veselības finansējums 3 miljardi. Ar pieaugošo tā kā kārtu, ar pieaugošo grafiku. Realitāte šis finansējums nav. Līdz ar to visi pārējie rādītāji, kas balstīti uz šo domu, ka man ir 3 miljardi, ir apmēram tāpat kā Kārlis veido mērķi, nopirkšu es sev jahtu. Tas nekas, ka alga ir 2000, bet jahtu es plānoju nopirkt. Tur būtībā 2030. gada. Kārlis sameloja sev, tā kā sameloja apkārtējiem, pienāk 30. gads, jahtu nenopirkt. Veidojam nākamo plānu, nopirkšu 35. gadu. Un tā mēs arī tā kā šajā situācijā dzīvojam. Un te es teiktu tā, ka te ir jautājums par sasniedzamiem mērķiem, realistiskiem atbilstoši piešķirtiem finansēm. Ir grāmatas, kur tas ir teikts, ka ir pareizi vizualizēt to mērķi pēc iespējas. Jā, absolūti. Es absolūti neiebilstu, ka mums ir Latvija 2050 realistisks, tā kā tas mērķis, tā zvaigzne, kas spīd. Kaskadējoties uz leju, mēs jau tuvojamies realitātei. Mums ir 8 gadu periods, kur mēs skaidri zinām 4 gadus, un nākamie 4 mums nav zinām. Kas tur definēts 2050? Šobrīd mums ir Latvija 2030. Es tā kā atkal atļāvos pasapņot, ka mums kaut kur ir tas zvaigžņu stāsts. Kas ir 30? Cilvēks pirmajā vietā. Ir. Mums cilvēks ir svarīgs. Jā, cilvēks ir jau svarīgs. Šobrīd. Un ļoti daudz skaistas tēzes, ļoti daudz skaista lozungi, uz kuru pusi mēs tā kā ejam. Un kā mēs tā kā virzamies. Bet patiesībā mēs nevirzamies. Vīzija tur struntīgi. Vīzija, ir labi, kad ir vīzija, bet, atkal es atgriežos pie sava piemēra ar jahtu. Okay. Kaut kā tomēr, tuvāk realitātei. Vai arī mans iemīļotais piemērs iedeva naudu sliediem, nopirkam 2 stācijas. Kuras ir pat dārgākas nekā tas stācijas, kuras ir kaimiņu valstīs. Gadas, es saprotu, klimats ne tāds, tur klimatiskie apstākļi. Es tā tagad, diezgan negatīvi konkrētajam projektam, bet, tas ir spilgts piemērs. Spilgts piemērs, kā nevajadzētu darīt un kā ir cerība, kā kaut kur ir liela naudas lāde, kas tos visus zaudējumus noseks, nogludinās, atrisinās. Nav tas naudas lādes. Tas naudas lādes ir tas pats nodokļu maksātāju atnestais gabals no savam naudam, kur attiecīgi, protams, ka negribas atgriežoties pie tēzes par nodokļu morāli. Protams, ka, tā kā... Tad, ko pateikt tiem cilvēkiem? Mēs sākumā domājam, ka tā ģimenes neliederīgo izdevumu daļa ir niecīga, bet tagad izklausās, ka tu tā kā par to staciju runājot. Par to staciju runājot, tas ir klasiskais piemērs, kas īstenībā šobrīd budžeta parādās tik tālu, cik tālu ir Eiropas finansējums. Un pārējais ir tas skaistais sapnis un skaista vīzija, kurai nav īsti seguma. Un tas, ko konkrētajā gadījumā es tā kā nevaru salikt savā galvā, kāpēc jābūvē tilts pāri
Daugavas ūdenskrātuvi, kāpēc nevar izmantot esošo infrastruktūru. Jo šim projektam atkal spilgti valsts projektu vadības stāsts. Ja pat mēs atrodam naudu būvniecībai, pēc tam to uzbūvētu ir jāuztur. Tātad infrastruktūra, subsīdijas attiecīgi tiem pašiem vilcieniem, tiem pašiem pasažieru pārvadājumiem, un iztrūks tas ekonomiskais novērtējums, tas izslavētais cost-benefit analysis. Tātad mēs iztērējam šos līdzekļus, ko mēs iegūstam pretim. Konkrētajā gadījumā, atkal būšu ļauns un žultains, mēs dzirdam apgalvojumu, ka būs 50 miljoni pasažieru gada. Nu, tur kaut kādi 2050. gada būs. Pieesošas demografijas, kas būs tie 50 miljoni pasažieru? Nu, Igaunija 1 miljons, Latvija 2 miljoni, Lietuva 3, varbūt 4, viņi tā kā diezgan aktīvi uzņēma attīstības tempu, un Lietuva notiek aktivitātes. No kurienes tas veidosies? Kas ir tie pieņēmumi? Ja tas ir tā kā krāvu pārvadāšana, it sevišķi militāro krāvu pārvadāšana, atkal ir iespēja analizēt, cik ir kilometri stunda, un kā tas krāvas vilciens ātri var sasniegt noteikto loģistisko punktu, no punkta A uz punktu B, cik daudz laika tas paņem. Salīdzinoša analīze ar, piemēram, piegādēm ar kuģiem. Liels plašs lauks, kur tā kā daudziem pētniekiem pētīt. Atgriežoties pie stāsta par to, cik tā ir neliederīgie tēriņi, es tomēr pieturēšos pie tā, ka tas ir zināms mazumiņš, kuru izvelk ārā un kuru tā kā mēģina parādīt, ka viss pārējais ir tas pats. Izdarot loģisko secinājumu, ja ir viena ūdens pīle ir netīra, tad viss ūdens ir absolūti netīrs. Es drīzāk runātu uz šādas kategorijas, jo patiesībā atkal valsts budžeta, ja mēs preparējam pēc funkcijām, lielākā daļa ir sociāla funkcija. Sociālajā funkcijā, es domāju, ka nebūs neviens, kas man pateiks, ka mēs tērējam ļoti daudz vai sociālajie maksājumi ir par daudz. Īstenībā mums ir divas tādas nenofinansētas kolektīva patēriņa vai common expenditures joma, tas ir labklājība un veselība. Un kur mēs redzam, pēc tam tas viss mums atspēlējas arī uz to pašu produktivitāti, arī uz to pašu iekšzemes koproduktu, jo ieguldījumi tur dod atdevi, bet dod atdevi ilgtermiņu. Līdz ar to mēs atkal neplānojot ļoti ilgu periodu, 2050, mēs neredzam šo tendenci. Kas ir izdevīgāk izārstēt ar dārgākajām metodēm šobrīd, vai uzturēt pie dzīvības? Droši vien, ka izārstēt. Bet tas atkal ir izdevumi, tas atkal ir... Tur veselība ir neliederīgi tēriņi. Jā, protams, pat Savienotajās valstīs, kur ir apdrošināšanas sistēma, pētnieki saka, ka līdz trešdaļai ir neliederīgi tēriņi waste expenditures. Bez tā sistēma nefunkcionē, jo ir atkal tirgus nepilnība, asimetriska informācija. Tā informācija, kura ir zaļu ražotājiem, viņa nav īsti līdz ārstam. Ārstam ir kaut kāda sava informācija, pacientam ir kaut kāda sava informācija. Apmaksātājiem, kas tas nebūtu Nacionālais veselības dienests, apdrošināšanas kompānija, ir treša informācija. Un tad ir nepieciešams kāds, kas viņus visus saved kopā, tad parādās arī valsts funkcija īstenība. Bet tu jau biji veselības ministrijas vadībā, un tagad ir kaut kāds progress salīdzinoši to laiku? Man jāsaka tā, ka tas ir vēl viena šķautne, ko visu laiku stāsta par pakalpojumu pārskatīšanu. Es skatos uz slimnīcu reformu. Slimnīcu reformu Pasaules banka ir devusi savas rekomendācijas 2015. gada. Kopš tā laika īsti nekas nav mainījies, mēs tikai muļējam šo stāstu.
jo patiesībā slimnīcu līmeņošana ir stāsts par to, kādu pakalpojumu mēs varam atļauties, cik liela apjoma, vai tas ir 24/7, vai tas ir tikai darba laika. Un tad iejaucas troksnis, nosacīti troksnis no āras, kas saka, ne šajā slimnīcā obligāti vajag. Kāds ir pamatojums? Nu, mums vienmēr te ir bijis. Mēs vienmēr tā esam dzīvojuši. Un tad, jā, nu, ok, labi, tad tas jums. Un no tā uzkrājas tā neefektivitāte. Un, nu, pa 10 gadiem tāda, kopš es tur neesmu, tāda sajūta, ka visu laiku atkal atgriežas pie tiem pašiem jautājumiem. Tarifi ļoti populārs stāsts. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs, nu, es rūpīgi teikšu, ka mēs paši sev melojam. Mēs sakam, ka konkrētais pakalpojums maksā nosacīti 40. Patiesība visa tā pašizmaksa jau ir 60 vai 70. Un tas ir objektīvi, jo mainās tehnoloģijas ir dārgākas zāles, bet mēs visu laiku turamies pie tās kādreiz aprēķinātas pašizmaksas un nepārskatām. Jo, ja mēs pārskatīsim, mums uzreiz kritīs pakalpojumu skaits. Tas ir klasika, cena reiz daudzums pēreiz Q, pirmais kurs ekonomikas studentiem. Ja pieaug cena, samazinās daudzums, tas atkal ir pieejamības trūkums, lielākas rindas un tas sniega bumbas efekts. Nu, tad mēs mēģinām sev melot, ka mēs maksājam taisnīgo cenu. Medicīnas iestāžu puse mēs mēģinām sakombinēt no dažādām variācijām, vai tā ir diagnožu balstītas grupas izmaksas, vai nu tas ir tiešais tarifs par manipulāciju, sakombinēt tā, lai varētu samaksāt. Kadreiz sanāk, kadreiz ne, kadreiz iziet zaudējumus, un tos zaudējumus mēs sēdzam atkal ar attiecīgo pamatkapitālu palielināšanu. Nu, kamēr mēs nepateiksim sev, ka lietas maksā tik, cik viņus maksā, un kamēr mēs ticēsim, ka pieņemšana pie speciālista maksā to pašu pacientu iemaksu 4 eiro, nu, nekas īsti nemainīsies, un tas atkal ir arī zināmā atbilde uz to, kur paliek nodokļi. Jautājumā, kur paliek nodokļi, vai ne, es kaut kur pie Arvila Ašrādena koridoros tā pausu galam dzirdēju domu par piesaisti, nu, ka tiešām to medicīnas vai veselības pakalpojumu jādod tiem, kas samaksā to nodokli. Vai tu redzi tādu sasaisti kā iespējamu variantu? Es atkal būšu nejauks, tev rakstīs riebīgus komentārus, bet es īsti neredzu. Tā vienkārši iemesla dēļ, ka veselības aprūpe ir garantējama visiem. Protams, attiecībā uz finansēšanas modeli tas ir vecais labais Bismarks, darba spēka balstītie nodokļi un attiecīgi veselības apdrošināšana, social health insurance, tātad sociālā veselības apdrošināšana, kā obligāta apdrošināšana. Pilnībā nofinansēt tāpat nav iespējams. Tāpat ir nepieciešamas dotācijas, un Igaunija, man liekas, ir ļoti labs piemērs, kur viņi katru gadu pēdējos 10 gados palielina dotācijas apjomu. Atteikties sniegt pakalpojumu vispār ir gan risks no tāda veselības stāvokļa kopuma, jo mēs tāpat agrī vai vēl ielaidīsim šīs slimības tik tālu, ka būs jāved šīs cilvēks, kas ir nemaksātājs. Tad nemaksātājiem var būt obligātu apdrošināšana. Varbūt, bet atkal jautājums, cik liela. Jo, ja tāds pilnais grozs varētu būt kaut kur 2,5 tūkstoši eiro šodienas cenas,
Nu, tas nemaksātājs, kas samaksās šo te summu, pilnībā es neticu. Līdz ar to tas atkal ir tā simboliska līdzdalība. Un tas, ko attiecīgi es redzu, jā, daļai var mēģināt finansēt, bet tas ir nodokļu pārdale. Es uzreiz, kad izskanēja šīs idejas, ļauni jokoju, ka vienīga nauda, kur to var pameklēt, tas ir sociālā apdrošināšanas otrais fondētais pensiju līmenis. Un, ja mēs paskatāmies uz kaimiņiem, gan uz Lietuvu, gan uz Igauniju, tā ir personīgo nodokļu pārdale. Jā, bet viņi uzreiz iztērēja to naudu. Jā, bet vai šīs dos to cerētu efektu? Droši vien, ka nē. Un te ir drīzāk stāsts par līdzekļu pārvaldīšanu un līdzekļu izmantošanu, jo tīri cilvēcīgi es absolūti saprotu, tu sēdi uzņemšanas nodaļā, tev garam ved tos bomžus, un tad viņus apkalpo pirmos, un tad es kā nodokļu maksātājs īsti neredzu to prioritāti, to jēgu vispār maksāt. Bet varbūt, ka tas ir jautājums par to uzņemšanas organizāciju. Varbūt, ka tas ir jautājums par to, kā veselības inspekcija neizvirza prasību taisīt magnetisko rezonansi katram, kas uz ielas ir nokritis pa dzērumam. Varbūt, ka tas ir šīs drīzāk jautājums. No tā viedokļa, ka tā piesaiste visu atrisinās, neatrisinās tāpat. Naudas ir tik, cik ir. Ja vien mēs neplānojam pārdalīt vēl kaut ko par labu veselības aprūpi. Jautājums ir par izmantošanu, jautājums ir par to, kā, ja mēs atveram tos pakalpojumu failus dziļāk uz Excel līmeni, ir kvotas, kuras neizlietotas viena reģionālajā nodaļa, un ir rindas, kuras ir otra nodaļa. Varbūt, ka tas atkal ir stāsts par to, kā mēs mākslīgi apvienojam slimo kases. Mēs mākslīgi izveidojam vienotu slimo kasi, uz tā bāzes izveidojam vāvu, un tā arī joprojām dzīvojam 5 reģionu stāstu. Varbūt, ka tas ir tas, ko var izdarīt. Tas, protams, atkal atdursies pret argumentiem, ka viss ir rīdziniekiem un nekas lauciniekiem, bet no personīgas pieredzes es teiktu, ka otrādi, ka rīdziniekam ir daudz grūtāk tikt pie pakalpojuma, un tas arī veido to neapmierinātību, un tas arī veido šo te stāstu par to, ka vajag kaut kādu personifikāciju. Bet no globālā viedokļa es esmu Universal Health Coverage fans. Es teikšu godīgi, ka veselība ir pieejama visiem un nepieciešams, lai tā būtu pieejama visiem. Jautājums ir par to, ka mēs nedublējam izmeklējumus, mēs nedublējam nosūtījumus, mēs nedublējam speciālistu konsultācijas. Un tas atdursies pret atkal tiem pašiem projektiem, digitālas veselības projekts. Tu prasīji, kādas ir sajūtas par e-nosūtījumu. Mēs esam runājuši 2015. gada darba grupa, kas runāja par e-veselības ieviešanu. Mēs joprojām tā kā plānojam, ka mēs tūlīt ieviesīsim. Un tad nākamais fona stāsts ir jautājums tāds, ka mums valstī kā pa brīnumu, ja ir valsts datorizēta sistēma, tad tā, teiksim tā, strādā ar kaut kādiem trūkumiem un plankumiem. Ja tā ir privāta sistēma, tad mani veselības dati vai datameda vai whatever, informācija par izmeklējumu iekrīt ātrāk nekā man Google laboratorija atsūta uz e-pastu. Kaut kas šajā stāstā tad atkal man veido domu, ka varbūt tad, šis ir tas funkcionālais gabals, ko mēs atdodam privātiem ar noteiktu mērķi. Bet tad atkal jautājums ir par mērķi. Mēs digitalizējam ko? Mēs digitalizējam saziņu starp ģimenes ārstu, speciālistu, pacientu un veselības iestādi, vai mēs darām kaut ko citu?
Okay. Mazliet aizējām atpakaļ no medicīnas pie valsts kopumā. Cik pamatot, tavuprāt, ir kādreiz izskanējušie pārmetumi, ka par to, kā veidojās budžets, ka, ja tu neiztērē līdz gada beigām tev piešķirt to, tad sākās kaut kādi stulbi vai mazāk stulbi tēriņi, lai tikai iztērētu visu tev piešķirto, jo nākamgad tu nedabūsi tikpat. Tas vēl turpinās. Atkal izrausīšu uguni uz sevim, bet šodien mēs tā vienojamies, ka es atļaušos parunāt. Decembra tēriņi. Tā arī iestādes vadītāja acīm skatoties. Avansi ir aizliegti, respektīvi ierobežoti maksimāli 20%, bet praktiski ir aizliegti. Visi ir gada līgumi. Kad es veikšu gala norēķinu par līgumu izpildi? Visticamāk, ka decembrī. Novembrī ministru kabinets, tas nav gan pēdējo 2 gadu stāsts, bet iepriekšējos gados noteikti ministru kabinets ir nolēmis pārdalīt neizlietotus līdzekļus par labu citam prioritāti. Tad novembra beigas, kāda 20. datuma, iestādes saņem papildus apropriāciju kaut kādiem mērķiem. Piemēram, basketbola čempionāta translācijas licencei vai tam līdzīgiem vienreizējiem pasākumiem. Kāda iestāde norēķināsies par šiem pasākumiem? Arī decembrī. Ir kaut kādi maksājumi, kas ir tā stabili, komunālie maksājumi. Piemēram, viņi ir gana stabili, viņi ir gana regulāri. Atalgojums tur jau ir dažādi. Piemēram, ja mēs ņemam pedagogu algas, tur būs izteiktais lēciens jūnijas, jūlijas un decembris. Līdz ar to decembra stāsta ir ļoti daudz objektīvu apstākļu, papildus piešķirtie līdzekļi, papildus risinājumi. Piemēram, atkal, ja ņem to statistiku, tad mēs esam nopirkuši gāzi, piemēram, gada beigas, kad bija tā enerģetiska krīze. Mēs esam veikuši kaut kādus vēl vienreizējus maksājumus, pārņemot maksājumus no nākamā gada uz šo gadu, attiecīgi mazinot spiedienu. Tie visi ir norēķina novembris, decembris. Stāsta otrā daļa. Ja tu neizterēsi, tev atņems. Ja tā godīgi, es jau no 97. gada ievērojamu laiku ap valsts pārvaldi un ap valsts darbībām neesmu dzirdējis nevienu stāstu par to, ka kādam kas bija atņemts. Iedots klāt, stāsti vairumā. Atņemts, neticu uzreiz. Bet prēmijas par ietaupījumiem? Prēmijas par ietaupījumiem, vispār jāsaka tā, ka prēmijas šobrīd ir novērtējuma prēmijas pēc tā paša Nevisa, kur visi tērē laiku aizpildot mērķus, uzdevumus un vērtējot atbilstoši tiem ABC burtiem un tā tālāk. Prēmijas par ietaupījumiem neesmu dzirdējis, jo tas atkal ir pretrunā ar publikas ideoloģiju. Neviens nemaksās ierēdnim klāt. Mums nav tas efektivitātes piemaksas, tu esi ietaupījis 1 000 000, mēs tev maksājam 1000. Zināmā analoģija ir pie dažādām tiesību sargājošām iestādēm. Ja tu esi atklājis noziegumu, esi tā kā atklājis to iesaudētos līdzekļus, tad tev pienākas. Bet tas ir absolūti atsevišķais stāsts, mēs viņu liekam nost. Atgriežoties pie decembra tēriņiem, jau vairākus gadus eksistē mehānisms, ka var pārcelt apropriāciju uz nākamo gadu. Un ministrijas sākotnēji bija ļoti priecīgas, bet šobrīd pēdējos gados no saviem decembra ietaupījumiem viņi tiek jūnija. Kas ir atkal jautājums par to, cik ātri mēs strādājam, cik ātri mēs skrienam, cik ātri mēs pieņemam lēmumus.
Un tad nu, tā decembra pārcelta nauda jūnijā būtībā veidos neizmantotos atlikumus nākamajā gada, un vairs tu pie šīs naudas netiec. Bet mehānisms ir. Ļoti daudzas iestādes mēģināja šo izmantot, bet pēdējos gados, es saku, šīs apropriācijas pārcelšanas mehānisms īsti nedarbojas, jo tad, kad tu tiec pie jūnija, pie naudas, pie apropriācijas, tikai tad tu sāc savus konkursus, tu sāc konkursēt iepirkums. Un tad atkal, zināma loterija pārsudzēs. Nevarēs izterēt, nepārsūdzējis aizies kā ir. Varbūt var iekļauties pusgadu. Un tas ir tas, kas ir tādā arī iestādes vadītāja acīm. Ļoti daudz decembra tēriņos ir IT projekti, kur gada beigas tiek nodoti, par viņiem veikts norēķins. Tur arī ir tā kā zināma objektīva komponente ir. Līdz ar to es teikšu tā, ka decembra tēriņi ir drīzāk objektīvais darbības stāsts. Ir mehānisms, kā pārcelt atlikumus, bet šīs mehānisms īsti nedarbojas, jo tu tiec tikai jūnijā. Optimālajā gadījumā pēc normatīviem aktiem tas būtu marts. Marta vēl var iekļauties. Ja tā apkopo atlikumus. Janvāris apkopo, februārī tā kā nosūta finanšu ministram lēmumu pieņemšanai, finanšu ministrs pieņem lēmumu, marta tu tiec pie papildus apropriācijas. Tā. Okay. Pēc vairāk kā stundas diskusijas es nonācu beidzot pie savu pirmā jautājumu, ko es tev gribēju uzdot. Vai vispār ir kaut kāds veids, kā mērīt valsts pārvaldes efektivitāti? Kas būtu tādi objektīvie kritēriji, ko mēs varam salīdzināt? Piemēram, ja mēs runājam par ieņēmumu dienestu, tur ir skaidrs, cik tu iztērē kaut kādus eiro centus uz katru iekasēto eiro. Un tur mēs varam paskatīties, ka Latvijā nav tik slikti salīdzinoši ar kopējo bildi Eiropā. Kas vispār kopā valsts pārvaldē ir tādi kaut kādi salīdzinājumi, kā mēs to valsts pārvaldi varam salīdzināt ar citām Eiropas Savienības valstīm? Tādus viennozīmīgus un kopējus rādītājus nav un diezgan grūti tos piemeklēt. Kāpēc nodokļu administrācija ir vienkāršāka? Tāpēc, ka nodokļu administrācija vairāk vai mazāk ir līdzīgas funkcijas. Bet arī ir savs diskusiju jautājums. Es atceros, tad, kad man bija viena no pirmajām grāmatām valsts ieņēmuma teorijas pamatīs, tā kā rēķināju pa savam šīs iekasēšanas izmaksas, ignorējot nenodokļu ieņēmumus, tā skaita Latvijas bankas maksājumus un tā skaita pārējos nenodokļus, runājot konkrēti par iekasēšanas izmaksām. Un tad toreizējais ģenerāla direktors teica, ka tas neatbilst mūsu pārskatiem, grāmata ir slikta, viss slikti, tā nevar rēķināt. Jo, principā, arī šajā te iekasēšanas izmaksu stāsta ir ļoti daudz zemūdens akmeņu. Pirmam kārtam, ko mēs uzskatām par administrētiem ieņēmumiem. Vai tie ir nodokļi, vai tie ir nodokļi un nenodokļi, vai tas ir valsts budžeta kopējā summa. Un tad jau veidojas zināmi kropļojumi, ko arī statistika atzīst, un parasti OECD salīdzinājumos tas ir ar zvaigznīti. Otrais stāsts ir izdevumi un tās veicamas funkcijas. Ļoti daudz no tā, ko dara mūsu valsts ieņēmumu dienests, nedara neviens no blakus esošiem ieņēmumu dienestiem, un atkal no maniem iemīļotiem piemēriem valsts amatpersonu deklarāciju administrēšana. Un tas atkal ir izmaksas, vai, piemēram, grāmatvežu licencēšanas stāsts, un tas atkal ir izmaksas, kas atkal veido tos zemūdens akmeņus.
Mēs esam mēģinājuši, mums atkal atsaukšos uz izdevumu pārskatīšanu, budžeta efektivitātes koeficientu veidot, tad cik izpildījās rezultatīvie rādītāji konkrētajā budžeta programmā un cik ir izpildījies izdevumi konkrētajā programmā. Nu, tad ideālajā gadījumā es esmu sasniedzis 100% no saviem rezultatīviem rādītājiem un man ir 100% izdevuma izpilde. Ja ir neideālais stāsts, tad kaut kas jau jāskatās dziļāk, un tas jau ir stāsts par to izpēti iestāžu līmenī, es teikšu tā. Stāsts par izpēti iestāžu līmenī, jo, piemēram, ja es sasniedzu rezultatīvus rādītājus, bet izdevumi man nav iztērēti pilnā apjoma, jautājums, vai rezultatīvie rādītāji bija noteikti pa zemu, vai mana apetīte uz izdevumiem bijusi pa lielu. Vai arī mani izdevumi ir izpildīti 100%, rezultatīvi rādītāji nav sasniegti. Bet bieži vien mums iztrūkstošais elements, to rezultatīvo rādītāju noteikšana un kaut kādi benchmarki, kaut kādas salīdzināmas vienības, kas ļauj izdarīt secinājumus. Un bieži vien es atgriezīšos pie stāsta par strateģisko plānošanu. Mums ir kaut kādi izvirzītie mērķi 2027. gadam, bet mēs nezinām, kādi ir mērķi 26., 25., 24. un tā. Ļoti daudziem rādītājiem ir laika nobīde. Intervencija izdevumi ir šodien, rezultātu es redzēšu pēc 3 gadiem, kas arī izkraukļo šo stāstu par rezultātu mērīšanu. Bet visas valstīs ir rezultatīva rādītāju sistēma, tāda ir arī mums. Jautājums ir, kā mēs viņu lietojam un vai kāds vispār par to interesēs. Jo tad, kad es visus adresēju pie budžeta paskaidrojumiem, pēc tam daži cilvēki atgriežas atpakaļ un brīnās, izrādās, tur ir. Kas tā pa sistēmu, ko tur mēra un kā mēs tur izskatāmies? Tas ir budžeta paskaidrojums. Es jau minēju, pie budžeta likuma projekta ir rezultatīvi rādītāji programmam, apakšprogrammam. Mums ir izdevuma pārskatīšanas ietveros viena no sadaļām katru gadu ir tā resoru efektivitāte, budžeta efektivitāte. Ir bijuši vairāki tehniskas palīdzības projekti, kancelēja attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, datu balstītu lēmumu pieņemšanu rezultatīvu rādītāju sistēmu, bet mūsu problēma ir tāda, ka mēs īsti atkal nelietojam to pēc budžeta. Tad, kad ir budžeta pieprasījums, tad mums ir pieprasījuma kartiņa. Pieprasījuma kartiņa ir kaut kādi sarakstīti rezultatīvi rādītāji. Atkal no ļauniem stāstiem pieprasījums uz onkoloģiju 100 miljoni un pieprasījums, kas pēc tam bija apmierināts uz 30 miljoniem, absolūti atšķirīgi rezultatīvi rādītāji. Respektīvi absolūti nesaistīti. Un pēc tam neviens neatgriežas atpakaļ un neskatās, ir, nav. Kaut ko fragmentāri, protams, dara Finanšu ministrija izdevuma pārskatīšanas ietveros, bet mana pārliecība, ka tas ir drīzāk katra iestādes vadītāja rīks. Bet ja iestādes vadītājs saka, ka Kārli mums rezultatīvi rādītāji nav vajadzīgi, tas ir lieka darbība, mēs paši zinām, kā mēs iztērējam, tad mēs esam atpakaļ 90. galvenais rezultatīvais rādītājs štatu sarakstā esošas vienības. Bet mehānismi ir, to var darīt. Es gan vairāk esmu par to, ka to dara vispirms iestāžu līmeni, un tad mēs ejam uz augšu. Bet, tam ir zināmas problēmas. Piemēram, tie paši bāzes izdevumi, kas ir populārais stāsts. Normālajās Rietumu Eiropas valstīs bāzes izdevumus parasti indeksē atbilstoši inflācijai. Mēs to nedaram. Mēs parasti sakam, ka cenu pieaugums ir sedzams no iestādes pašu līdzekļiem. Tad tā jau ir slēpta konsolidācija. Un ja mēs paskatāmies tendences uz to pašu preču pakalpojumu kodu, mēs redzēsim, ka
procentos pret IKP izdevumi pat kritas. Ja vēl nominālajā vērtība ir pieaugumi, tad izdevumi patiesība iet uz leju. Okay. Es domāju, ka mēs esam kliedējuši diezgan daudz dažādus mītus. Viens jautājums, ko es tev gribēju jautāt, vēl bija par to, ka es dzirdēju, ka esot jauns valsts kontrolas ziņojums. Vai tu jau esi to redzējis, un kas tur varētu būt iekšā? Valsts kontrole ir gana daudz ziņojumu. Es domāju tieši par valsts budžetu. Valsts budžeta tas ir gada pārskata ziņojums parasti, ja mēs domājam vienādi, mēs esam redzējuši, tur galvenie uzsvari bijuši uz valsts ieņēmumu dienestu. Es domāju, ka kaut kādā mirklī, protams, valsts kontrole pievērsīsies arī valsts izdevumu politikai. Kas tur bija par ieņēmumu dienestu? Tur vairāk uzskaites jautājumi, vismaz cik man tas ir zināms, un vai tas ir tas, jo valsts kontrole ir vairāki arī ziņojumi, kā lietderības revīzijas, piemēram, par to pašu slimnīcu tīklu jautājums, un tā kā nozaru izpētes jautājumi. Tas, kas ir nomainījies šobrīd, valsts kontrole maina pieeju, auditējot visu saimniecisko gada pārskatu kopumā. Redzēsim, kas būs nākamo gadu uz nākamo gadu, kā atzinums pār saimniecisko gada pārskatu šiem jautājumiem. Es teiktu tā, ka atkal būšu slikts cilvēks, bet primāri nav jāorientējas uz valsts kontroli, uz ārēju kontrolieri. Primāri ir iestādes vadītājs un ir iekšējs audits un iekšējs kontroles mehānismi. Ja tie nedarbojas, neviens ārējais auditors nepalīdzēs. Ārējais auditors vairāk var pārliecināties pār sistemiskumu, pār likumību. Bet kliedzošais gadījums par to, ka gadiem tika pārskaitīti līdzekļi uz citiem kontiem, tāpēc, ka sistēma nepārbauda konta īpašnieku un tā kā uzrādīto saņēmēju. Tas ir iekšējs kontroles stāsts, un droši vien, ka tas ir tehnoloģiju stāsts, mēs vienojamies pasapņot, tad varam pasapņot par to, ka arvien vairāk tādas papīra funkcijas varētu pārņemt mākslīgais intelekts kā asistents. Tajā skaitā arī rutīnas operāciju kontrole un rutīnas operāciju uzskaite un rutīnas operāciju darbības atstājot vairāk laika tādai strateģiskai domāšanai un stratēģijas veidošanai. Kur mēs ejam, kas mēs esam, kāpēc mēs esam. Okay. Un mans pēdējais jautājums par to budžeta sadaļu šodien ir par to, ka 90. gadu sākumā, kad es vispār sāku mācīties universitātē, es atceros, ka es biju uz viena Amerikas profesora lekciju, kur viņš saka, kas man ir arī iesēdies atmiņā, ka viņš teica, ka ja tev nevar savilkt galvas izdevums ar ieņēmumiem, tad skaties, kā palielināt ieņēmumus, nevis kā samazināt izdevumus. No tā, ko mēs šodien runājām, saprotu, ka mēs varam runāt par to, kā optimizēt nodokļu sistēmu un varbūt palielināt tos 17 vai cik mums 14 miljārdi ir nodokļu ieņēmumos, vai skatīties uz tiem 17 miljārdiem izdevumiem, bet tas nav tas, kur jābūt fokusam. Tam fokusam jābūt ir kā dabūt ekonomiku no 40 miljārdiem, varbūt divkāršot, vismaz sākot. Vai piekrīt? Absolūti. Es absolūti piekrītu šai teizei, un tas arī ir tas stāsts. Samazinot izdevumus, mēs būtībā samazinām pieejamus sabiedriskus labumus. Un būtībā mēs atstumjam nodokļu maksātājus, gan fiziskus, gan juridiskus personas, no savas valsts. Tikai ar to, ka mēs nedodrošinām kaut kādu labumu, ko viņam iedotu savādāk
valsts no tiem pieejamiem resursiem. Līdz ar to palielināt ieņēmumus, bet tad mēs zināmas paralēlis varam vilkt ar to, ko mēs runājam iepriekšējā arī podkastā. Tam atbalstam ir jābūt mērķētam. Mēs nevaram izsmērēt atbalstu vispār, tad mums ir jābūt fokusam, kas mēs esam. Mēs esam, nezinu, militāras industrijas flagmanis, ok, tad visi resursi, viss dodas tieši šajā nozare. Mēs esam izglītības eksporta valsts, piekrītu, bet tāda fokus ir uz izglītības eksportu. Tad mēs būvējam kopmītnes, tad mēs kopīgi būvējam studentu pilsētiņas, tad mēs kopīgi piesaistam profesūru, tad mēs kopīgi audzējam savu profesūru, jo atkal es uzskatu, ka drīzāk ir jāmēģina izaudzēt pašiem savus doktorus un finansēt savus doktorus, kas pakāpeniski izaug līdz pasaules līmeņa zvaigznem. Un es absolūti ticu, ka tas ir iespējams, un viņi var nest Latvijas vārdu pasaulē, un arī šobrīd nes. Līdz ar to tas nevis tā kā mums ir jāmēģina vēl taupīt, bet drīzāk mums ir jāmēģina vairāk pelnīt. Un tā mūsu problēma ir tāda, ka mēs neesam bijuši spējīgi nodefinēt šo fokusu. Es vienmēr lekcijas esmu teicis, ka nodokļu sistēma savu mērķi ir sasniegusi. Ja mēs paskatāmies Saeimas plenārsēdes stenogrammu, kad finanšu ministrs Osis prezentē nodokļu reformu, kuru mēs dzīvojam 95. gada nodokļu reformu, galvenais fokus ir bijis ārvalstu ieguldījumi un finanšu sektora attīstība. Ja mēs paskatāmies uz savu iekšzemes koproduktu, mēs šo mērķi sasniedzam. Mums ir finanšu pakalpojumi, starpniecības pakalpojumi, nekustamā īpašuma attīstība, kaut ko dod būvniecība, un tas patiesībā arī ir viss. Bet tā mūsu problēma ir tāda, ka nav tas lielas pievienotas vērtības, un arī sasaucoties uz šodienas sarunu par valsts mežiem, var pārdot mežus, var pārdot apaļkokus, var pārdot mēbeles. Nu, tad droši vien, ka es esmu par to, ka mēs pārdodam mēbeles. Absolūti. Mēs esam, tā kā pievienotas vērtības lielās, bet mūsu problēma ir tāda, ka trūkst tās fokums. Mēs metējāmies. Man liekas, par to fokusu man ļoti patīk, ka bija man intervija uzreiz pēc Nordic Business Foruma, no skatuves nokāpu un iedeva interviju mūsu podkastam arī ekonomikas superzvaigzne Peter Hinsen no Beļģijas, un es viņam tieši pajautāju, kā viņš redz to Baltijas tirgu, kā viņš definētu divos vārdos. Viņš teica, IT zinātība plus inovācijas. Tas ir tas, kā viņš redz to mūsu attīstību. Man liekas, ka tas ir tā super arī saskana ar to, ko tu saki, ka tā varētu būt. Tā ir tā pievienota vērtība, tas ir tās zvaigznes. Tad mums jāapzinās, ka zvaigznes ir jāinvestē. Tad zvaigznes ir jāinvestē, un zvaigznes ir jānotur. Tas atkal ir tas stāsts, ka ir jāieguldas droši vien tajā pirmā kursa studenta un jāveido viņam tas ceļš līdz profesoram, akadēmiķim vai izcilējam IT inženierim, attīstītājiem, kas rada šo te pievienotas vērtības produktu. Tā kā dabas resursu mums nav, mēs neesam Persijas līča valstis, mums nafta ir minimāli. Un cilvēki arī nav. Tad ir jāiegūdas savos cilvēkos, kas ir. Jā. Man bija vesela jūra ar nodokļu jautājumiem, bet mēs tik tālu nemaz netikām. Būs jārīko trešo sarunu ar tevīm, bet beigās varbūt es nezinu, tu atceries vai nē, ko tu minēji par manu tradicionālo nobeigumu jautājumu par tavu versiju par dzīves jēgu. Varbūt tev kaut kas pamainījies šai ziņā, vai tu arī... Droši vien, ka ir pamainījies. Droši vien, ka šeit un tagad es esmu mazliet savādāks nekā 44. podkāstā. Bet
bet es joprojām pieturēšos pie tā, ka dzīves jēga ir pati dzīve. Un jebkuru ceļu var pieveikt tikai ejot tālāk soli pa solim. Un droši vien, ka tā soļošana no sākuma līdz beigām arī ir tā tīri cilvēcīga jēga, kāpēc mēs esam. Nu, un tad apkārt ir tie, kas mums ir apkārt, mūsu tuvie, mūsu līdzcilvēki, ar kuriem mēs ejam kādu ceļa gabaliņu. Super. Paldies, dāmas un kungi. Paldies tev! Kārlis Ketners, paldies par tavu laiku, un man bija ļoti interesanti. Es ceru arī mūsu klausītājiem. Cerēsim, ka tā. Paldies!